Slava Jēzum, brīnišķīga otrdienas diena. Jēzus vada mūs katru dienu, un viņš mūs svētī. Paldies Jēzum, paldies dzīvajam Dievam. Šodien vakar izlasījāmies jau tādu atziņu, ko izteica lielākās draudzes mācītājs Jongī Čo. Viņš teica tādus vārdus: tie, kas lūdz, tie pārstāja grēkot. Tie, kas lūdz Dievu, tie pārstāja grēkot. Un tie, kas grēko, tie pārstāja lūgt. Halleluja! Ja mēs lūdzam, mēs pārstājam grēkot, un mēs dzīvojam svētu dzīvi, tīru dzīvi. Halleluja! Paldies Jēzum! Un man šorīt no rīta Dievs runāja rakstvietu no pirmā vēstule korintiešiem, tātad pirmā vēstule korintiešiem, 1. nodaļa no 18. panta. Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābt, tas ir Dieva spēks. Jo ir rakstīts: es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieka prātu. Kur paliek gudrie, kur rakstu mācītāji, kur šīs pasaules vārdu meistari? Vai tad Dievs nav pārvērtis pasaules gudrību ģeķībā? Jo, kad pasaule ar savu gudrību Dievu viņu gudrībā neatzina, tad Dievam patika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu krustā sisto. Aleluja! Bet mēs sludinām Kristu krustā sisto, kas jūdiem apgrēcību un pagāniem ģeķību. Bet tiem, kas aicināti tiklap jūdiem kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība. Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēks. Raugiet, brāļi, savus aicinātos, nav taču tur daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo, bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, liktu kaunā gudros. Un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas. Slava Dievam! Lai nekas, kas ir miesa, lai nelielās Dievu priekšā. Pateicoties viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļūst par Dieva gudrību un par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu. Lai būtu kā rakstīts, kas lielās, tas lielās ar to kungu. Paldies Dievam, kad es lielos, tas lielos ar to kungu. Es lielos par to, kad es pazīstu Jēzu, kad es lūdzu Dievu, ka es meklēju viņu, ka viņš ir man dzīves centrā, kad Jēzus Kristus ir visnā dzīvē un kas nicināts, kas zems, kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros, lai tas, kas ir kas, lai nelielās Dievu priekšā. Un kad Dievs samaitā gudros un prātniekus, ja, kas tur prāto un gudro, bet mēs sludinām Jēzus Kristu krustā sisto, aleluja, kas pasaulē ir muļķība. Jēzus saka, ka pasauli jūs ienīst, tāpēc, kad jūs neesat no šīs pasaules. Un paldies Dievam, es neesmu nekas, bet tas kungs man izredzējis, viņš man izvilcis no šiem dubļiem, viņš man ir izvilcis no šīs pasaules, aleluja, un ved man pat taisnību seju savu vārdēļ. Paldies Jēzum, ka viņš ir man uzlūkojis un ka viņš tevi uzlūko. Un mēs neesam nekas šajā pasaulē, bet Dievs mūs izredz, un viņš mūs izvelk no šī pura vārā. Paldies Jēzum, paldies debes tēvam. Jo cilvēkiem vēsts par krustu ir ģeķība, tad muļķība. Halleluja! Slava Jēzum! Un es šodien lasīšu, halleluja, kas nicināts un kas zems un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis. Halleluja! Un izredzēti ir tie, kas viņam atsaucās. Un tad šodien man vēsts par to, ka Jēzum Kristum ir vara piedot grēkus. Halleluja! Un ja mēs lūdzam, mēs pārstājam grēkot. Un ja mēs grēkojam, tad mēs pārstājam lūgt. Tad izvēle tavās rokās. Ja tu lūgsi, tu pārstāsi grēkot. Tad 32. psalms. Halleluja! Dāvida dziesma pamācībai. Svētīgs, kam pārkāpumu piedot un kam grēki nolīdzināt. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu. Kur sirdī viltība nevaina,
Kamēr es klusēju, man kauli panika un man bija jāvāj cauri dienu, jo tava roka smagi gulās uz man dienām un naktīm. Un man spēks izkalt kā zeme vasaras bulā. Tad es atzinos tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Es sacīju, es izsūdzēšu tam kungam savu pārkāpumu, un tu piedēvi manu grēka vainu. Tādēļ, lai ik viens ticīgais tevi piesauc postlaikā, kamēr tu esi atrodams. Ja arī lieli ūdeņi veltos, tie tevi neaizsniegs. Tu esi mans patvērums, tu mani sargāsi briesmās. Tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm. Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es par tevi turēšu un nomodā savu aci. Neesiet kā zirgi, kā mūļi, kam nav saprašanas, kam iemaukti un lauži jāliek mutē, ka viņi negrib nākt pie tevis. Bezdīvīgiem ir daudz sāpju, bet kas uz to kungu cer, to viņš ietin savā žēlstībā. Priecājieties par to kungu, jūs taisnie, un gavilējiet visi, kam skaidra sirds. Halleluja! Svētīgs tu esi, jo tev pārkāpumi ir piedoti. Ja tu nāc pie Jēzus, ja tu nožēlo savus grēkus, tad viņš ir uzticams un taisns. Viņš piedod tavus grēkus un šķīsta tevi no visas netaisnības. Un ko nozīmē nožēlot grēkus? Nožēlot grēkus nozīmē vairāk negrēkot, neatkārtot vairāk šo grēku, nedzīvot grēkā. Halleluja! Slavu tam kungam! Slavu dzīvējam Dievam! Tu varbūt nezini pat, kas ir grēks, un domā, ka tu dzīvo pareizi, kā mana mamma teica, es negrēkoju, es nevienu neesmu noslapkavojis, es nevienam neko ļaunu neesmu nodarījis, manā dzīvē nav nevienu grēku, kā arī mamma teica par patāvu, arī viņam nav nekādu grēku. Un kas tad mūs apgaismo? Svētais gars mūs apgaismo. Un ja Dievs mūs neapgaismo, mums liekas, ka mēs esam tik labi un pareizi. Un es savā dzīvē arī domāju, ka esmu ļoti labs cilvēks. Bet tad, kad es sāku tuvoties Dievam, ka es sāku meklēt, viņš nāca ar savu gaismu, sāku man apgaismot. Un es redzēju sevi, cik es īstenībā esmu neties, nešķīsts. Un cik ļoti daudz pie manis Dievam ir jāstrādā. Halleluja! Un ja tu šodien neredz savus grēkus, tad nāc pie Kristus, nāc viņa gaismā, un tu sāks ieraudzīt katru melnumu savā sirdī. Halleluja! Katru netīrību un nešķīstību. Nāc pie Kristus, viņš tevi apgaismos. Bībelē teica, ka tas kungs, viņš nāk apgaismot katru cilvēku, bet cilvēki nenāk pie gaismas, tāpēc, ka viņu darbi ir ļauni, un viņi negrib atklāties Dievam. Viņi negrib atvērt savu sirdi. Bet atver savu sirdi, tu būsi laimīgs. Nāc pie viņa tūmā. Nāc viņa tūmā. Viņš izmainīs tavu dzīvi. Halleluja! Viņš izmainīs. Viņš apgaismos tevi. Halleluja! Svētīgs, kam pārkāpumi piedot, kam grēki nolīdzināti. Ka tavi grēki ir piedot. Un es atceros arī viens cilvēks, viņam bija ļoti daudz atkarības. Un kāds ticīgs cilvēks, un daudz grēku, daudz grēki bija viņa dzīvē, daudz nepareizas lietas viņu vadīja. Un tad kāds brālis viņam deva padomu, nevis viņu notiesāja, bet viņš teica tā, ej un lūdz katru dienu, ej un meklē viņa vaigu, ej un meklē viņa tūmu, un tie grēki aizies no tavas dzīves projām. Kā es teicu, kad tu sāc lūgt, tu pārstāji grēkot. Un sākumā viņš vēl grēkoja, bija kāds atkarības, tur smēķēja, daudz nepareizas lietas darīt, bet tad, kad viņš nāca viņa tūmā, visas lietas aizgāja. Visas nepareizas lietas, viņš kļūst ar dienu arvien svētāks, tīrāks un šķīstāks. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs sāka strādāt viņa dzīvē. Un tad, kad mēs pieņemam Kristu savā sirdī, savā dzīvē, no tās dienas viņš sāk pie mums strādāt, ka viņš sagatavo mūsu mūžībai, viņš sagatavo mūsu mūžīgai dzīvē, lai mēs viņa priekšā nostātos tīri, šķīsti un svēti. Dieva bērni, jo bez svētas dzīves neviens neredzēs to kungu, un tu pats sevi nevar izmainīt. Kristus izmainīs tavu dzīvi, nāc viņa klātbūtnē. Tu redzēsi, tu sāksi lūgt, tu sāksi viņu meklēt, ar saviem vārdiem tu lūgsi. Dievs tevi sadzirdēs, viņš tevi iemācīs lūgt. Lūgšanas gars un žēlstības gars tevi piepildīs. Halleluja! Jo svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs
nepielīdzina viņa vainu, kur sirdī viltība nevaida. Ka tas kungs nepielīdzina tavus grēkus, ka viņš izdzēš tavus pārkāpumus, un ka tavā sirdī nav viltība, ka tu neesi viltīgs. Bībelē teica, vēlns ir viltīgs, ja? Viņš nāk ar viltību, un viņš nāk kā gaismas eņģelis tavā dzīvē, kā draugs, un pēc tam izpost tavu dzīvi. Kā arī visi tie, kas ir kalpo vēlnam, viņi domā, ka viņi kalpo Dievam, viņi reāli ir apmānīti, jo šis pasaules Dievs ir nācis apstulbot cilvēkus. Vienkārši viņš apstulbo. Bet tas kungs, viņš Jēzus Kristus, viņš iznīcina vēlnu darbus, un viņš iznīcinās sātana darbus. Nāc pie Dieva, lai viņš tev apskaidro, un lai vēlns vairāk nevar apstulbot tavu prātu. Un kamēr, ja tu klusē un tu neizsūdzi savus grēkus, tad šeit rakstīts Dāvids arī, ka viņš klusēja un kauli panika, un viņam bija jāvāja cauri dienu. Kāpēc tev jāvāja cauri dienu? Kāds grēks guļ uz tevi? Nožēlo savus grēkus, nāc pie Kristus, viņš izmainīs tavu dzīvi, viņš piedos tavus grēkus un dziedēs tavus vainas. Viņam kauli panika, un viņam bija jāvāja cauri dienu, jo Dieva rokas smagi gulās uz viņu, uz viņu dienām un naktīm, un viņa spēks izkaut kā zeme vasaras bulā. Un tad Dāvids nāca pie atzinības, un viņš nožēloja savus grēkus. Viņš nožēloja savus grēkus, un viņš neapslēpa savus vainas Dieva priekšā. Un viņš sacīja, es izsūdzēšu tam kungam pārkāpumus. Viņš izsūdzēja savus pārkāpumus Dievam, un viņš piedeva viņa grēka vainu. Slava Jēzum. Un viņš piedos tev tavu grēku vainu. Viņš piedeva man, un viņš piedos arī tev. Viņš piedod visus grēkus. Neviens nav taisns šīs zemes. Mēs visi esam grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Un Jānis, pirmā Jāņa vēstulē rakstīts, ka šeit, ja cilvēks saka, ka viņam nav grēka, tad viņš ir melis un patiesības nav viņam. Un ja mēs grēkojam, tad mums ir aizstāvis Jēzus Kristus Dievu priekšā, kas ir taisns, kas izdzēš katru mūsu grēku, un kad mēs vairs negrēkojam. Kā lai mēs, kas grēkiem miruši, dzīvot vēl tajā, ka mēs nākam pie Kristus, grēks nomirst mūsu dzīvē. Mēs vairs neklausam savu miesas iekārēm, savu miesas vēlmēm. Mēs tiecamies pēc Kristus. Tādēļ, lai ik viens ticīgais piesaust posta laikā, kamēr Dievs ir atrodams. Un šodien ir vislabvēlīgākais laiks, šodien ir pestīšanas diena, lai tu nāktu un atdot savu dzīvi Kristum. Un šodien piesauc viņu, jo viņš ir aizsniedzams. Un Dievs sargās tevi briesmās, ja tu atdosi viņam savu dzīvi, un ap tevi atskanēs pestīšanas gavilis. Aleluja! Un es zinu, kad mums katram ir kādas problēmas, mēs neviens neesam piedzimuši laimes krekliņos, un mūsu senči ir grēkojuši, un reti kuram ir kristīga ģimene, kur no paudzes paudz, mamma un tētis un vecā mamma, vecais tēvs un vecvecmamma un vecvectēvs ir meklējis Dievu vaigu un dzīvojis Dieva klātbūtnē, Dieva tūmā, svētu, tīru dzīvi, tad atdevuši savu dzīvi Kristum, ir bijuši kristieši, ir bijuši dievbīgi cilvēki, reti kuram mūsu senči ir grēkojuši, un lāsts ir gājis no paudzes uz paudzi. Un tāpēc mums kaut kas vienmēr velkās kaut kādu bagāžu līdzi, bet nākot pie Kristus, viņš noņem visu. Viņš noņem visas mūsu nastas. Ja es teicu, nāciet visi pie manis, kas esat grūtsirdīgi un bēdīgi, es jūs gribu atvieglināt, jo mana nasta ir viegla un mans jūks ir patīkams. Nāc pie Kristus, viņš noņems tavas nastas. Viņš noņems to bagāžu, ko tu nes. Un tas nav uzreiz, ka pie mums notiek process, un Dievs mūs maina. Kā es atceros Sergejs Šidlovskis, viņš teica, ja tu gadu intensīvi lūgsi un pavadīsi laiku ar Dievu, tava dzīve mainīsies. Mums liekas, reiz mums gribās ātri, čiki, briki, ja? Lai viss notiek. Lai viss notiek šajā pašā brīdī. Bet tas ir process, Dievs pie mums strādā, un viņš strādā pamatīgi. Un paldies Dievam par viņu darbu mūsu dzīvēs, pie mums, pie mūsu iekšējā cilvēka, pie mūsu dvēseles un pie mūsu miesas. Ka viņš atbrīvo mūs no garas un miesas traipiem. Aleluja! Un kad tiešām, kad Dievs mums mācīs un viņš rādīs ceļu, pa kuru mums ir jāstaigā. Dievs rādīs tev ceļu, atdot viņam savu dzīvi, un viņš rādīs ceļu, pa kuru tev ir jāiet.
Halleluja! Kā kādu rītu man Dievs uzrunāja, Armand, vai tu esi gatavs braukt uz Angliju un kalpot? Es atrodos šajā brīdī Skotijā, bet Dievs man teica, Armand, vai tu esi gatavs braukt uz Angliju? Ej pajautā savai sievai. Un es aizgāju savu sievai pajautāt, es teicu, Dievs mūs aicināja uz Angliju, vai tu esi gatavs braukt un kalpot? Un sieva ilgi domāja, un teica, jā, esmu gatava. Un viņi domāja, ka sievietēm jāpadomā, ja? Tas nav viegli kaut kur pārvākties. Es nezinu, kur Dievs man aicinās, bet Dievs man teica, Armand, es tev aicinu uz Angliju, kalpot un atvērt tur draudzi. Un es ticu, kad pienāks brīdis, kad Dievs atvērs ceļu, Viņš mūs sagatavo un Viņš mūs vada. Viņš parādīs ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Un Dievs turēs nomodā par tevi savu aci. Un neesiet kā zirgi, neesiet kā mūļi, ja? kuriem nav saprašanas. Mēs taču neesam dzīvnieki, ka mums nav saprašanas. Kad jāliek iekšā ir iemaukti un lauži mums mutē, jo mēs negribam nākt pie Dieva. Kāpēc tu negribi? Nāc pie Kristus, un tu būsi laimīgs. Jo bez Dievam, ja tu esi bez Dieva, tev ir daudz sāpju tavā dzīvē. Halleluja, bet tas, kas uz to kungu cer, to viņš ietin savā žēlstībā. Priecājas par to kungu jūs, priecājieties par to kungu jūs taisnie, priecājieties. Halleluja! Un gavelējiet visi, kam skaidrs sirds. Es ticu, ka tu šodien biji svētīts. Es ticu, ka tu šodien saprati vienu lietu. Ko tu saprati? Kad ja tu lūdz, tu pārstāsi grēkot. Ja tu grēko, tu pārstāsi lūgt. Esi Dieva klātbūtnē, un tu būsi svētīts. Jo Jēzum ir vara grēkus piedot. Viņš uznes tavus grēkus piesāp pie staba, lai tu grēkiem mirst dzīvot taisnībai. Caur viņam brūcēm tu esi dziedināts. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar tevi vienmēr. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai pacēl savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Jēzus Kristus vārdā. Amen.